Mm. Un tad uzliku šo dziesmas vārdu. Un tad mēs tiešām kā vēlamies klusējot, dziedot, kliedzot vienā. Um, bet, lai tas mūs ievada. Jūs dzirdat? Nu, es dzirdu, tā ir ļoti saraustīti. Jā, saraustīt, tur īsti tas tomēr neskan. Tur ir kaut kas cits jāsaspiež, kaut kāds podziņš. Tur, manuprāt, Diana vienreiz kaut kā savādāk to. Jā, es no galvas nezinu, bet kaut kā tās original sound, kaut kas tur ir jāspiež, kaut kādas podziņas izvēlmē. Tur, kur ir skaņas iestatījumi, bet es no galvas nezinu, kur. Jā, nē. Var jau arī, zini kā, ja tu varētu čatā ielikt linku un ka mēs atveram. Jā. Ja tiešām neskanēja tik labi, varam mēģināt tā, ko jūs sakat. Var, jā, un katrs savā atvēra, jā. Jā. Nav labāk. Tad es atceros. Neskan labi, nē, neskan. Tā kā gandrīz vai nemaz neskan, jā. Jā, tad es atcerīšu linku, jo tik profesionāli es neesmu. Tur ir kaut kāds knifiņš, kādam jāparāda, kas to ir darījis. Tas no galvas. Nu, tad es ielikšu. Mums tā kā. Tā. Saņemat? Jā. Jā. Man, piemēram, atvērās, tad mēs varam vienkārši uztaisīt mute un katrs. Jā. Tad daram, jā.
Kāda ir jūsu izpratne par mieru? Kas tas ir? Man miers ir tikai ļoti dažāds. Viņš var būt gan satraukumā ienāk miers, gan laimē miers, gan viņš var būt ļoti dažāds. Tas miers katrā situācijā, tas miers ir citādāks. Tas var būt ļoti personīgi un ļoti tā arī globāli. Kā pārējiem? Nedzirdam tevi, Edgar. Man radās, dzird tagad, jā? Man radās tā kā asociācijas, es precīzi neatceros, tagad arī iegūglēju par to Ecehiela, man liekas, tur bija tāds tā kā, redzējums vīzija, kur no tempļa iztek upe un iznāk upe, bet tas arī asociē, tomēr šī dziesma iedvesmoja, ja, kad viņi saka tā kā upe, kad es arī centos sajust, ka caur mani tā kā upe tek šis miers un prieks, bet tā arī varētu teikt, ka miers ir, ka tu vari ļauties kaut kam, kad tevi ir miers un tevi ir tāda, tā kā ļaušanās, paļāvība, ka tu necenties iekrampēties kaut kamā un kaut ko panākt, kontrolēt, ja. Un, jā, kad tu esi atbrīvojies, un šī gadījumā tāds paļāvies, un šī gadījumā ar to dziesmu asociējās, ka tā ir tā, ka tu ļaujies, ka kaut kas tevi nes, vai Dievs par tevi rūpējās, vai kā, tā šobrīd asociācija. Man jāatvainojas, kāds bija jautājums, es tad vēl klausījos dziesmu. Kāda ir tava izpratne par mieru? Kas ir miers? Jā. Man tas laikam ir tā kā diezgan sarežģīti, bet es iedomājos tagad tā kā varbūt kaut kā tā, kad es esmu harmonijā ar sevi un Dievu, tā kā, kad tā kā manī nav tādas kaut kādas izteiktas tur bāžas vai rūpes vai viss, ka tā kā man ir citreiz tā, ka tu nesaproti, kāpēc, bet ir tā kā tāds miers un harmonija. Kad nav tā kā kaut kā, jo man bieži, tagad arī sākas rudens, ir tā kā diezgan grūtāk to tagad tā panākt tādu stāvokli, jo vasarā man bija vieglāk, tā kā jūlijā, augustā, arī par cik biju Latvijā, tādu harmoniju un tā. Bet jā, jo man tas nemieris bažas bieži sasaistas arī ar to mentālo veselību, un tad tas ir tā kā grūtāk tādu, mieru, tādu miera stāvokli, tāpat, ja nav pamata tam, tā, jā, kaut kā tā. Jā, Inese pieminēja harmoniju, tad jā, ar mieru bieži saprot arī harmoniju, drošību, atkarībā no konteksta, tā varbūt arī labklājība, vai ne, jo daudz, piemēram, šodien meklē mieru līdzekļos vai nenodrošinājumā. Pasauli visu to vēlās un tiecās pēc tā, bet meklējot tādos diezgan kļūdainās vietās, vai ne, jo ne meditācija, ne nauda, nekas cits pārējais nevar iedot paliekošu mieru, var iedot tādu pārējošu mieru, bet tādu paliekošu mieru
var iedot vienīgi Jēzus. Un tieši tāpēc ļoti svarīgi ir paskatīties, kā Bībelē skatās uz šo jēdzienu miers un kā var iegūt to mieru, biblisko mieru. Un tad ir tā, ka angļu valodā Bībelē, King James versijā, vārds miers ir lietots 429 reizes. Daudz, tātad tas ir nozīmīgs temats, un var sadalīt mieru skaidrojumu vecajā derībā un jaunajā derībā. Un vecajā derībā tad galvenokārt ir runa par šalom, un kas ir miers ebreju valodā. Un tas nozīmē mieru starp cilvēkiem, un tas pēc tam var arī aizsūtīt raksturvietas, kur šis ir pamatots. Mieru starp nācijām un Dieva mieru ar cilvēkiem. Un tad šis te šalom agrāk un vēl joprojām kādās kultūrās ir sasveicināšanās veids. Jā. Un galvenokārt šis te miers ir saistīts nevis ar kaut ko neizprotamu, bet ar derības un apsolījumu turēšanu. Līdz ar to aktīvs miers. Tāpēc miers ir saistīts ar cilvēku rīcību un attieksmi, bet gala beigās tā ir arī Dieva dāvana, balva par paklausību. Un te mēs varētu izlasīt, kāds varētu izlasīt Jesajas 32:17. Iesaist 32:17, jā? Jā. Mhm. Varētu mēģināt. Jā? Jā. 32. Un taisnības auklis būs miers, un taisnības panākums, klusums un drošība mūžīgi. Jā. Tad paklausība taisnībai, taisnības ievērošana. Un tā ir arī balva par Dievu, un miers ir arī balva par ticību. Turpat Iesaijas grāmatā 26:3. Un tur ir rakstīts, kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Miers ir no ticības arī. Un tas īsumā pavisam īsi par to, kā ir miers vecajā derībā. Tad pārējot uz jauno derību. Ir jaunajā derībā primārais grieķu vārds, lai apzīmētu vārdu miers, ir eirene. Un tas attiecas uz atpūtu un norimšanu. Galvenais miera fokus jaunajā derībā ir Jēzus atnākšana. Mēs visi zinām šo te pantu Lukas evaņģēlijā. Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Tas saistās ar Jēzus atnākšanu. Un Jesaja paredzēja, ka Mesija būs miera princis.
Un, jā, ja pēc tam interesē, tad iesē, tas ir rakstīts iesējas 9,6, ka viņš ir miera princis, būs. Un viņš tiek saukts par miera kungu jaunajā derībā, 2. Tesaloniķiešiem 3,16. 2. Tesaloniķiešiem 3,16. Nu, kāds varbūt. Ja neviens, tad Edgars var lasīt. Bet es te pareizi kaut kā pamanījos. Man tur ir. 2. Tesaloniķiešiem 3,16. Un pēc tam būs romiešiem 5,1. Jā, kā. Jā, Tesaloniešiem 3,16. Bet pats miera kungs, lai jums dod mieru vienmēr un visādos veidos. Mūsu kungs, lai ir ar jums visiem. Pats miera kungs. Jā. Un caur Kristus darbu mums var būt miers ar Dievu, kas ir savukārt romiešiem 5,1. Tā. Tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Jā. Jā, tātad vecajā derībā tas ir derības un apsolījumu turēšana. Jaunajā derībā tas ir Jēzus darbs, kurš mums nodrošina šo mieru mūsu sirdīs. Un kā tad mēs varam iegūt šo te mieru, vai ne? Jo varētu teikt, ka mēs tagad izlasām, un kā mēs varam iegūt. Un uz šo jautājumu patiesībā mums Bībele arī sniedz atbildes. Un ir interesanti, ka tur nav tikai viena atbilde, ir vairākas. Un tad pirmkārt mums ir jātiecās pēc miera. Mateja evaņģēlijā 5,9. Dažreiz digitālā bībele nešķirās tik viegli. Man nešķirās vaļā. Kādam varbūt atšķirās. Mateja 5,9. Jā, es varu tā. 5,9. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Tad tas arī ir aktīvi miera nešana. Ir aktīvs process. Un mums ir jādara viss, lai saglabātu šo te mieru. Un jādara viss, lai saglabātu arī mieru ar apkārtējiem cilvēkiem. Mēs noteikti zinām pantu, kurā ir teikts, ka mums no savas puses jāsaglabā mieru, cik vien tas ir iespējams. Tā ir interpretācija. Bet tā ideja ir tāda, ka mēs no savas puses glabājam mieru, cik vien iespējams. Un tad ir vēl viens nozīmīgs veids, ir jāļauj Dieva mieram valdīt savās sirdīs. Un tas savukārt ir Kolosiešiem 3,15. Bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti, kā viena miesa. Esiet pateicīgi. Tad arī
Gan ka mieram jāmalda, gan ka mums ir jābūt pateicīgiem. Un izvēlēties, ļaut Dievam mieram valdīt savā sirdī, nozīmē uzticēties Dieva apsolījumam. Protams, mēs varam arī to nedarīt. Mēs varam paļauties tikai uz sevi un noraidīt viņa mieru. Bet tad mūsos ienāk nemieris. Un arī Jēzus saviem mācekļiem deva mieru, pamatojoties to, ko viņš bija izdarījis. Tas nebija kaut kāds abstrakts prāta stāvoklis, bet tas bija pamatots darbībā un apsolījumā. Un mēs noteikti zinām to pantu, kad Jēzus dod mieru tā kā pasaule nedod savu mieru. Un tad, kas nelīdzinās nekam citam. Un ir interesanti, ka miers tik saistīts arī ar garā augli. Arī viens no garā augļiem ir miers. Galatiešiem 5, 22 līdz 23. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Ja tādām lietām nav bauslības. Un kā mēs varam tiekties pēc garā augļiem? Tas ir dzīvot svētā gara vadītu dzīvi, vai ne? Un tad, kad mēs dzīvojam svētā gara vadītu dzīvi, kas varētu būt vēl viens bībeles studiju temats, tad mūsos ir šie garā augļi, viens no kuriem ir arī miers. Un tā tad tas tāds pārskrējiens pāri. Tātad miers ir dāvana. Jāņa evaņģēlijā 14:27. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīst. Tātad tā ir gan dāvana, gan arī aktīva izvēle uzticēties Dievam, uzticēties viņa apsolījumiem, jo Bībelē arī lieto tādu terminu kā dzenieties pēc miera. Un dzīšanās jau nav sēdēšana pie televizora ar popkornu un miera atnākšanas gaidīšana. Nē, tā ir aktīva darbība, aktīva izvēle, dzīšanās. Tas īsumā ļoti īsi pārskrienot man, jo gribēju arī sarunu, vai ne? Un man ir vairāki jautājumi. Un pirmkārt, pat ja mēs zinām, kas ir miers jaunajā un vecajā derībā, šeit jau dalījās arī par nemieru, kas mums ikdienā traucē iegūt mieru. Man liekas, ka varbūt vispār jau tagad pasaule ir tāda skrejoša, viss ir tāds tendēts uz darīšanu, uz informācijas apjoms milzīgs. Un kad man liekas, kad es arī pa sevi varu teikt, ka tu tā kā sāc reizēm tās lietas darīt un tā kā, neaizmirstas, bet tā kā norimt nav tik viegli.
norimt un ņemt tās regulārās tādas tā kā pauzes un, nu, ne pauzes, bet, nu, kā, lai būtu tūmā ar Dievu, lai pārdomātu, varbūt, lai lasītu kādu kristīgu grāmatu vai kaut ko paklausītos. Jā, nu, kā te bija teikts, ka es pat neizdomājos iepriekš, sen nebiju domājis tā pa mieru, nu, ka tas nav tāds abstrakts stāvoklis, bet ka tas bieži ir uz darbību vērsts un jā, tas mani tā uzrunāja, ka pēc tā ir jātiecas. Jā, un kad arī tā ir Dieva dāvana un tā un viens no kara augļiem. Jā, tā labi. Jā, kas traucē? Jautājums, kas traucē, ja to mieru saglabāt? Jā. Jā, traucē, man liekas, jā, katrs jau skatās, kas viņam dzīvē notiek. Es skatos, ja kaut kam izdodas tā kā atraut tavu skatu no Dieva, ja, mm, tad, tad tur rodas vieta, nu, tā kā trauksmei, bailēm vai nedrošībai, un arī nu, miers ir, nu, to, ko mēs arī runājām, ja, par to, vai tu runāji, kad viņš jau arī ir par tāds, nu, ka lietas ir, nu, tāds veselums, ja, kad viss ir savās vietās. Un, ja tu paļaujies uz sevi, ja kaut kāda, nu, tu esi izrauts tā, ka tu paļaujies uz saviem spēkiem, tu esi kaut kādā darbībā, kur tu centies visu atrisināt, un ja tevi, tā kā, Inese saka, nesnāk nopauzēt, tad tu nopauzē, tad es, piemēram, man tā ir, ka pilnīgi tā kā pieķerts. Klausies, bet es pat vispār, es aizmirstu, ka Dievs man, nu, visu nosaka, ja? Un es skatos, ka es esmu tik daudz jau aizrāvies, un es no Dievam neesmu paprasījis, ja? Vai es pareizi daru vai nē, vai es vienkārši esmu ielicis to viņu, teiksim, iepauzē, es nolieku viņu rokās kaut kādu grūtu situāciju, vai pirms pieņemt lēmumu es lūdzu Dievu, ja? Un, jā, un šo te iepauzēšanu traucē tas, ka, nu, man pat dažreiz liekas, ka pasaulē ir tādi spēki un tāda organizēšana, kas rūpējās, lai tev nebūtu laika, ja, kaut kā iepauzēt vienkārši, ja. Lai tev ir jādomā, lai tev ir jāpaspēj, un visādos veidos tas ir. Tāpat ir arī, ir varbūt lietas, kas ir no izklaides puses, ja, kaut kas, visu laiku kaut kas interesants, ka tas ir normāli, ka tu visur piedalies, ka tu tur visur esi socializācija, tīklošana, tur visādi pasākumi, filmas un traileri, un tas ir izpētes pusē. Un atkal pienākumu pusē, ja, par to tev ir jāmaksā, tur tev ir atgādinājumi, tur tev ir rēķini, tur tev ir līgumi, tur tev ir atjauninājumi programmās visādi. un pilna pasaule ir, un kaut kur, jā, pietrūkst, jā, laikam ir tāda, kaut kā visa kā ir daudz, jā, tā ka tas viss tev paņem. Un cilvēks, man liekas, tam nav radījis, jā, un kaut kas tāds ir, kad ir, jā, tad jāpievienojas atkal, to Ines apzinās, ka tās pauzes nav, jā, tad jāmeklē tās, kāpēc nav neizjūt pauzēt, jā, tā kaut kā. Mm. Man liekas, man līdzīgi par to, jā, ka tā informācija ir tik daudz, ka mēs reizēm nespējam tajā informācijā atrast to, ko meklējam, un arī tur arī pazūd mūsu miesa, un mums nav tā kā atbildes bieži uz tiem jautājumiem, ko mēs meklējam, un mēs viņu pazaudējam. Mēs viņu varam atrast, jā, ja mēs spējam apstāties no rimta un ieklausīties. Jā. Varam tā. Var es vēl tad drusku, jā, vēl tādas pārdomjas, kamēr runāju, man ienāca prātā, nu jā, kad cik svarīgi, nu jā, vispār tā kā svētajā garā staigāt
un lūgu Dievu garīgi brīdi, lai tā kā spētu tā kā fokusēties, uz Dievu un lai tās, jo tik viegli kādai citai lietai ir ieņemt to pirmo vietu, kaut uz brīdi, ja, to fokusu pazaudēt. Tas ir ļoti viegli mūsdienās, un jā, principā, un man vēl bieži pašai ir tā, ka man tās domas citreiz ir tā, ka viņas visu laiku tā kā skraida pa galvu, ja es tā kā gribu atpūsties, tā mierīgi pārdomāt kaut kādas lietas, nemaz tā arī neizdodas citreiz. Jā, tas kaut kā ienāca vēl prātā. Jā, un man liekas, ka man tas ir arī saistīts, jo vairāk aktivitāšu, jo lielāks nemieris. Man liekas, ka tas miers ir saistīts arī ar to aicinājumu. Ja es esmu tajā aicinājumā un daru tieši tik daudz, cik man ir jādara, nevis pāri savām robežām, tad man ir miers, un tad es varu būt izturama arī apkārtējiem cilvēkiem. Bet, ja es sāku gribēt, tā kā es teicu, to mani, jo visu kaut ko jau piedāvā un visur aicina, un tad vienā brīdī tu pamani, vismaz es pamanu, ka es uzvelkos. Un pēc tam, kad es gribu apstāties, kad es braucu uz līgani vai ne, piemēram, lai nobremzētu, tad pirmās 2, 3 dienas paiet vispār, lai nomierinātos. Nu, tā kā lampas, tā kā narkomanam, jo tu jau vari no tā nemiera arī no tās steigas kļūt atkarīgs. Un tad cilvēki bieži vien arī nemāku būt mierā. Ja. Un mani ieskaitot. Nu, tā. Un tad nākamais jautājums man bija, kad jūs esat piedzīvojuši savās dzīvēs vislielāko mieru un nemieru? Piemēram, es iesāku, tad man ir haoss gamā, un man ir ārkārtīgi daudz, es atkal esmu pateikusi par daudz jā, tad man iestājās nemieru. Es atvainojos, varētu vēlreiz to jautājumu atkārtot, man kaut kas tur iestrēga vienā brīdī. Tu varētu izdomāt. Tas tā kā, kad man ir iestājies vislielākais miers. Un vislielākais nemieris. Jā. Kaut kādu piemēru tieši? Jā. Piemēram, es tādu ļoti lielu mieru esmu piedzīvojusi 3 reizes savā dzīvē. Un man liekas, wow, šodien ir tik forši. Pirmkārt bija, kad es pieņēmu, tad es lūdzu, lai Jēzus Kristus ienāk manā dzīvē. Un tas bija vienkārši neaprakstāmi. Arī saistījās ar izvēli, vai ne? Un atsaukties tam aicinājumu. Otrais bija piekrītot strādāt Agapē Latvijā. Un treškārt bija Ventspils mājā rakstot. Man tie bija tādi ļoti spilgti miera brīži. Rakstot? Ja. Ventspils mājā. Lai gan tur bija kaķis, bet tas nekā. Man ir tā, varbūt visādi gadījumi, bet man ir lielākais miers. Ir jums bijis tā, ka tu kaut kur, nezinu, tev ir kaut kur jāpaspēj, un tu tur centies paspēt un izdarīt, un tā, un laikam paspējuši un nepaspējuši, un beigās tu jūti, ka nepaspēji, uz kaut kādu pasākumu, labi. Tad tu izlēmi, laikam nesanāk, un tad tu izlēmi, tad es tomēr tu esi tāds nelaimīgs, ja? Un tad tu nolēmi, tad es nebraucu vai neiešu.
Un tad iestrādāt. Un pat sākumā bija tik traki, ja es nepaspēšu, es pazaudēšu to, man būs šitas, un tur, nu, kā tagad es to palaidīšu garām. Visādas mocības par to jautājumu. Bet, kad tu nolēmi, nu jā, labi, tad es padodos, jā, un tad pēkšņi paliek viegli, un tu sāc izdomāt, pagaidi, bet tas jau nemaz tik daudz nezaudēšu, un tu sāc ieraudzīt, ka nav nemaz tik traki, ka tu nepaspēji. Mm. Šodien nebūs, un kas tur tad nav. Tad tāds miers. Nē, tad nekas. Dažreiz tas mēdz būt tā, ka tur tas aiziet kā slinkums, bet dažreiz tas ir veselīgi. Tā, bet tas ir tā vairāki gadījumi. Bet man nu, dzīvē arī varbūt pat precīzi negribu teikt, kurš gadījums, bet tad, kad man ir bijusi vislielākā salauztība, ja, kad es nu, tā kā saprotu savu nespēju kaut ko nu, tikt galā, ja, tik ļoti, kad es patiešām saprotu, nu, ka es padodos. Nu, teiksim, man ir raksturs, un tas nemaz varbūt nav slikti, ka nu, es parasti nepadodos. Man ir vienmēr kaut kādi optimistiski risinājumi, varianti. Ja šitas nav nekas, tad iziesim savādāk no situācijas. Bet es atceros vienu konkrētu, kur tieši, kad es saprotu savu vājību, tieši vājību, grēku un visu, un dēļ kā man ir problēmas, un viņas ir tur kaut kur sakrājušās, kad es tiešām padevos, ka es jutos tā kā no vienas puses nožēlojami, tā kā tas pazudušais dēls tur. Varbūt nebija man tāda situācija, bet viņu var analoģiski salīdzināt, kur viņš tur cūkām, ja tur, teiksim, ēd vai ne, un tā, ka viņš visu tādā stāvoklī. Un tad tu padodies. Vienkārši tu jau neko nevar vairāk, ja? Un tad arī tāds miers, tikai tā kā pilnīgs posts, tev nekā nav, tu nekā nevar likt priekšā, un tu esi to atzinis, ka tas tā ir. Un tad ir miers. Ja, bet viņš pat nav arī tāds, kad ir tāds tā kā eiforisks, bet viņš tāds tā kā tukšuma miers. Tāds. Ir no vienas puses tukšums, bet tur ir tāda liela iespēja, tāda liela cerība. Jo, īpaši, ja tu vērsies pie Dieva, Dievs lūdzu dara kaut ko. Es ja lūdzu varētu, ja, es vairs neko nevaru. Tā. Tāda pilnīga padošanās, tad tur tāds miers bijis man. Kā pārējiem? Par mieru man laikam visizteiktāk ir bijušas kādas reizes, kas nav tik tālu atpakaļ, ja, tādas, kad ir vakari pavēlu, un kad es izvēlos, ir bijis arī pēc Bībeles studijām vai kā, ka es izvēlos to tādu tā kā garīgo labsajūtu, to stāvokli tā kā turpināt, klausīties svētrunu, pielūgt, slavēt, pārdomāt, tur pierakstīt, un tas ir, man tā ir paticis tāds stāvoklis, ka tu tā kā daudzu stundu garumā tā kā, tu ar Dievu, un tu tā kā visu laiku tā kā, tā kā eiforija, tāda harmonija superīga, ja. Tas man tāda, tiešām, ko es tā atceros, tā, tas, ka tu izvēlies tā, un tas tā kā, ir tas miers tāds superīgs. Par nemieru es pat nezinu, man tas nemiers ir bijis tik daudz dzīvē, un tāda izmisuma brīži, tā kā pa veselību un tā, bet labi, ka tas tā kā, pēdējā laikā nav tik izteikti, bet, jā, es nezinu par nemieru, ko tā konkrētāk. Jā. Vai vēl kādam ir kas sakāms par šo jautājumu? Jo, ja nē, mēs varam iet arī pie nākamā jautājuma.
Kā mēs varētu vairāk dzīvot svētā gara vadītu dzīvi? Jo svētā gara vadīta dzīve ir ceļš uz mieru. Un tad kā mēs varētu dzīvot vairāk svētā gara vadītu dzīvi? Nu, manuprāt, tā vairāk tā kā būtu tāda uzticēšanās un paļaušanās Dievam svētā gara vadībai. Un arī iemājot to mieru un paļāvību. Un tad ienāk tas kaut kā īsumā varbūt, kā es to saprotu. Un tā paļaušanās un vadība. Patīk, kā Ines tās pieminēja tos pieturas punktus. Tas tā ļoti vienkārša koncepcija, bet tā ir, kad tu atpazīsti tos brīžus, vai laikus, vai minūtes, vai stundas, ja, kad tā kā mēs esam kaut kādā, bet tā kā mums ir bībeles studija, vai dievkalpojums, vai slavēšanas kaut kāds pasākums, tur tā kā skaidrs ir. Vienkārši ir vēlams, tiešām nepamest tās sapulces, ja. Tas tā, bet, tas ir viens. Bet kas ir tāds, varbūt, kas ir ikdienā jāvingrinās, man liekas, ļoti svarīgi, ka tajā skrējienā, tev ir tie brīži, kad man patīk, es vienmēr atceros to teicienu krieviski, ja, ka ģiķi pat Bogam. Ja tu ej to, tu pat neapstājies, ja, tajā, tev ir, tiešām ir kaut kādas situācijas, kur visu laiku kaut kas ir jādara, tev ir uzdevumi, ir kustība, cilvēki no tevis kaut ko gaida. Tev pat nav laika tā tieši apstāties, bet šī sajūta, tas, ko es tagad daru, tas ir Dieva tādā uzraudzībā. Es to daru Dieva priekšā, Dievam par godu. Ja? Vai arī, ko Dievs par to saka. Ja? Bet tieši tādā man tas ir, ja, kad ir tā daudz tās notikumu visu laiku, viens pēc otru, viens gan otru. Pat tad, ja neizdodas apstāties, es vienkārši. Jā, tā kā ходить под Богом. Tas ir tāds, varbūt tīri pat vizuāli var izdomāt, ka viņš tomēr ir debesīs, viņš visu pārauga, bet arī, tā kā savā sajust sevi un apstāties varbūt uz mirkli kaut vai, ja, kā tas izskatās, ja, vai tas ir Dievam tīkam, kā tas viņam būtu tīkam. Vai es vienkārši pasaku, Dievs, es to uz tevi paļaujos. Vienkārši tā regularitāte kaut kāda. Kaut ko tādu es gribēju pateikt. Ja? Jo tie ir kaut kādi atsevišķie pasākumi, viņi tā kā acīm redzami un pats par sevi saprotams, kaut gan, ja viņi nav tad slikti, ja, ka tu neesi sapulcējis vai pulcēšanās kopā ar citiem, tad bija ar citiem kristiešiem būt kopā, jo tas tad es ticu, un to es arī piedzīvoju, kad ir tur, kur viens vai divi manā vārdā ir īpaši, viņš saka, es būšu jūsu vidū, tas ir tā akcentēts, tas ir pateikts, un mēs to apzināmies. Tas tiešām tā noteikti savādāk. Ja? Tad ir vieglāk piedzīvot to Dievu klātbūtni, to redzot sajūtu. Tā. Un ikdienā, jā. Jā, un man viens veids jau ir vispār zināt un pazīt, uz ko mēs paļaujamies. Jā. Jo mēs nevaram paļauties uz kādu, ko mēs nepazīstam. Jo es jau arī nepaļaujos uz katru garām gājēju, vai ne? Tāpat arī ar Dievu, kad mēs pazīstam viņu. Un savukārt, lai paļautos uz viņa apsolījumiem, paļautos uz to, ko viņš saka Bībelē, mums ir jāzina, kas ir rakstīts Bībelē. Tas izklausās tā interesanti, vai ne, jāzina, bet tur beigās patiesība, jo
ir arī, kas iesaka, piemēram, mācīties apsolījumus no galva. Un tas arī dod mieru, jo tas palīdz tiekties pēc tā miera, jo tas iemācīties apsolījumu. Nu, atnāk īstajā brīdī, es varēju garšīgā viņu atgādina īstajā brīdī, bet ja nav ko atgādināt, tad jau nekā, nu, ja mēs nezinām, tad nezinām. Un tad turpinam neziņā, nemierā dzīvot. Nu, tā. Jā. Vai ir vēl kādi varianti? Špār šitas labs pa tiem apsolījumiem. Jā, kad tad svētais gars var atgādināt, jā. Un liekas, man tas tā būtu noderīgi. Man ienāca prātā vēl, nu, pa garīgo pieaugšanu. Es tagad iesāku lasīt Latvijā nopirkuši to Ilmāra Hirša grāmatu Uzvarētāja ceļš. Un pat, nu, es tikai vēl sākumu, tur man tagad arī kaut kā piemirsās uz doto brīdi, tur citas lietas, bet, nu jā, tur bija kaut kā arī tā teikts, kad, nu, ka mēs bieži vispār par to nedomājam, par to garīgo pieaugšanu un tādu briedumu un tā, nu, ka tā kā kaut kā dzīvojam tā, kā ir, nu, tā kā un tā. Nu, jā, tas sev man tā gribētos kaut kā to tā kā aktualizēt un tā. Es gan apzinos, jā, ka mana vājība ir tagad tā, kad, nu, ka es pamaz tā kā vēl ar citiem kristiešiem atsākšu, jā, šeit iet uz baznīcu, bet man šeit ir tas, kad man tā kā, nu, atšķirībā no Latvijas, man ir tā kā grūti ļoti tā kā neiejusties, man tas nemieris tik un tā grib tā kā pārmākt. Pat dievkalpojumu laikā man ļoti grūti tā kā nu, atslēgt savu tā kā to kaut kādu, jā, es nezinu, kāpēc, bet to, tā kā, ka es nevaru iejusties, liekas, ka es nevaru, droši vien jau nav tik slikti un tā, jā, bet man tā kā tas tā kā nomoka kaut cik citreiz un tā. Nu jā, un tas nav tik tā kā tā, nu, tas ir savādāk kā Latvijā, zin, kā ir jau tās atšķirības un tā, un varbūt man kaut kur nav to tik viegli pieņemt. Nezinu. Jā, tāds pārdomiņas kaut kā. Tā. Bet, es domāju, ka tas ir ļoti nu, loģiski, vai tā arī normāli, ja, kad ir kaut kāda, kad miers ir vieta, kur ir tava vieta, tavas mājas, tavējie cilvēki. Ja, un ja tev nav pietiekoši bijis, nu, jo ir pietiekoši laika, nu, kļūt par savējo, vai iepazīties, vai iepazīt, vai citiem iepazītam, nu, jā, tad tās attiecības veidot. Un tad no vienas puses tas ir tā kā normāli, tā ir pazīme, nu, ka kaut kas ir ceļš ejams jau uz to mieru, uz to, ka tev tā vieta kļūst saprotama, ka tu kļūsti cilvēkiem saprotama, un ka tas ir, mēs minējām, ka tā ir darbība, ja? Ka tu ej, tu nes mieru, ja? Tu domā, kas tas ir šī sabiedrībā, tas miers, ja? Kas tas ir, ja? Teiksim, ja tie ir svešāki cilvēki, tu centies uzzināt par viņiem vairāk, varbūt viņus iepazīt, kādi viņi ir, nu, kaut ko, vai kādu laiku pavadīt. Ārpus tās baznīcas, varbūt nemaz tajā dievkalpojumā nevar būt tas miers, jo, kā man šķiet, kad ir vismaz luterāņi, viņi saka, svinēt dievkalpojumu, ja? Tas ir tāds svētku pasākums, bet svētki nav, ir ikdiena,
un tad ir svētki, ja? Kaut kāda svinīgā daļa. Bet ja nav ikdiena, bet tu satiecies tikai svinīgā daļā, ja? Tad viņa ir tikai tāda stīva, tur, kad tu ar tādiem svešiniekiem runās, ja? Kaut kas tam līdzīgs man nāk tāds domas. Jā, tas tā man kā šodien runājām ar mācītāju, ka man reizēm ir sajūta, ka ēd tikai draudzē, bet dievkalpojums jau ir tā kā svētku maltīte, vai ne? Nav jau tā, ka mēs varam paēst tikai Pūciņas. jā, svētkos. Nav ikdienā neēst, vai ne? Tāpat arī ar to garīgo ēšanu mēs nevaram paēst tikai svētdienā un gaidīt garīgo pieaugšanu. Nu, nemūs. Jo, ja mēs, piemēram, ēstu tikai svētkos, vai ne, nu tā, par kūciņām runājot, tad mēs varbūt augtu platumā, vai ne, bet ne tādā spēkā. Un tāpat arī ganīgi, man liekas, ja mēs ēdam tikai dievkalpojumā, tad mēs varam pieaugt no pašapmierinātības restumā, bet mēs nevaram pieaugt tādā spēkā, vai ne? Un tādā svētā gara un dieva pazīšanā. Un jā, tad varam izdalīt šīs 3 lietas, ka svarīgi ir tie dieva apsolījumi, zināt, kas ir rakstīts Bībelē. Svarīgi šī regulārā saikne ar Dievu, regulārā, arī klausīšanās viņā, un vēlme tā kā pakļauties. Jo tas kaut kā ir arī sava egoisma tāda nolikšana malā un no tā tronī, vai ne? Dieva atdošana, dieva vietas atdošana viņam, vai ne? Nevis es gribu ieņemt visu kontroli, bet tikai es varu arī iedot dievam to kontroli. Tātad zināt, pakļauties un klausīties. Jo atkal, ja mēs tikai lūdzam, jo mēs nedzirdam, vai ne? Ja tikai runājam mēs, Dievam arī vajag mikrofonu, kādreiz iedot. Un tad pēdējais jautājums ir, ko jūs paņemsiet līdzi no šīs Bībeles studijas? Es to vienu lietu, ko es pateicu, kad par to, ka ar vienu piedzīvoju to, ka, kad mēs sapulcējamies, tur Dievs, viņš izceļ to situāciju, kad viņš vairāk ir tā varbūtība un tā sajūta, ka viņš ir mūsu vidū. Ja? Un ja šī ir kārtējā reize, un vienkārši ņemot to tēmu, tiešām tas, man šī saruna iedeva arī to mieru, par kur mēs runājam, lielāku, jo mēs tikko pieslēdzāmies, es teicu, jā, es no darba dunas tikko ieskrēju ar te ēterā, jā, un tas ir tas, ko es varu padalīties. Bet šobrīd, šīs sarunas gaitā jau tas ir. Un tā, un arī ko es paņemšu arī līdzi. Un vēl ir tas, ka es esmu pateicīgs Dievam, kad cits, saka, kad vajag lūgt Dievu un svēto garu, lai viņš palīdz saprast svētos rakstus. Bet man Dievs ir devis tādu dāvanu, kad es lasu, tad tas gars manī atdzīvojās. Kaut kā, es lasu tekstu, un es tagad esmu pateicīgs jums un visu, un arī Baibai, ka viņa uzņēmās tā kā vadīt šo sarunu un visu, jo
man ir es saku, no tās ikdienas skriešanas, es tiek piesēdos, un es tad lasu tekstu no Jāņa evaņģēlīja, nu, man ir priekšā atvērts, jā, man tik, un es jūtu to svēto garu, jā, teiksim tā, un tas man bija ļoti vajadzīgs, un tā, vienkārši tāds, gribās bet es citreiz palīdzu. Paņemšu svētā gara klātbūtni lielāku nekā viņa bija. Jā. Nu, man varbūt ir tas, kad es vairāk tā kā mācīšos tā kā iegūt savu mieru. Tā kā šai, nu, visā tajā skrējienā, nemierā un tajā ikdienā vairāk iegūt saņemt mieru. Tas būtu kā mans ieguvums. Jā. Bet es tur padaudz ko pierakstīju, kā tad ejot cauri, bet jā, man kaut kā daudz kas, bet par to es gribu paņemt, kad, jā, ka tas nav tikai abstrakts tāds miers, ka noteikti tā ir izvēle. Jā, un vēl to, nu, to svētā gara vadītu dzīvi, kad, jā, nu, dzīvot, kad, jā, un ka tas, ka par cik, nu, miers ir arī viens no svētā gara, no augļiem. Nu, jā, vispār, nu, tāda laba tēma, jā. Saistošāk tā. Jā. Jā. Un es noteikti arī ņemšu līdzi, ka tas ir aktīvi. Un jo bieži var ieslīgt visādajos pasaules skaņojumos, ka tas ir kaut kāds stāvoklis, vai ne? Bet īstenībā jau tas miers, ko Dievā var iegūt, viņš nav atkarīgs no ārējiem apstākļiem. Pilnīgi nē. Nē. Un to man liekas iegūt vēl vairāk. Un arī, tu saki, aktuāla tēma. Un man liekas, wow, paldies, svētais gars. Man no kā viņš uzrunāja, jo man nebija nejausmas par kādu tēmu. Vienkārši ienāca prātā vārds miers. Un tad es sāku rakt. Jā, un to sajūtu es arī paņemšu līdzi. Līdz ar to es varētu tikai novēlēt kādreiz vadīt bībeles studiju. Jo tas reāli piespiež tevi vēl vairāk tajā tēmā iedziļināties. Ja tas, ko var iedot no tās iedziļināšanās, ir mazākais. Jo tas gatavošanās process, wow, arī krotonu var iegūt ļoti daudz dāvanu. Jā. Un tagad mēs varētu lūgt. Mēs varētu padalīties ar to, par ko mēs varam lūgt, un to es privātumā mārnā neierakstīšu.